Rihard, īsā laikā 2 spēles pret Liepāju. Ar ko tās bija atšķirīgas? Pirmā spēle droši vien pat vēl fiziskāk bija, otrajā mums izdevās brīžiem pat labāk paņemt to kontroli par spēli, bet šajā brīdī es domāju, ka neviena spēle nebūs viegla un vienalga, par kur komanda spēlē, mums vienādi jāpieiet, nopietni jāgatavojās un jāņem punkti. Katra spēle kā pēdējā, kā ir tādā grafikā strādāt? Ir interesantāk katrā ziņā, jo tiešām ir tā sajūta, ka mēs par kaut ko spēlējam, kaut ko svarīgu un, protams, visi ļoti gribam sasniegt mūsu mērķi. Tev pēdējās 4 tagad spēles pēc kārtas. Somijā labs mačs. Es teicu arī, ka kaut kādās epizodēs vēl vajag to vēl spēles laiku. Ir tā, ka tiešām ar katru spēli labāk jūties? Nē, es ar katru spēli noteikti labāk jūtos, un tas ir tikai normāli. Es domāju, ja man būtu bijusi vairāk pieredzes, varētu būt šī ātrāk ieiet spēlē, bet daru visu, ko varu, un es jūtu, ka paliek labāk. Viena spēle pēc otras, un jau vairāk noteikti, ka pierod arī pie aizsardzības. Kāda ir tā komunikācija tev ar to mūsu aizsardzību, kas pēdējās spēlēs vismaz no pirmajām minūtēm ir diezgan stabila? Jā, ko lai saka, puiši un maliči. Mēs tiešām cenšamies mēģināt atrast pieeju katram, kā ar viņu runāt, un beigās jau mums ir ļoti spēcīgi aizsardzi, tā kā tas tur baigi neko nevar mainīt, cenšos viņiem palīdzēt, cik es varu, un no tā futbola jau es ļoti daudz ko nesaprotu. Varbūt tieši no aizsardzības tām darbībām es kaut ko varu piepalīdzēt, bet principā vienkārši katrs galvenais ir, es domāju, vispār ļaut cilvēkam spēlēt futbolu, un lai viņš parādītu savas labākās kvalitātes. Pats kā vērtē savu sniegumu šajās pēdējās spēlēs, kurās tu esi no pirmās līdz pēdējai minūtē, cik esi pats apmierināts ar to, ko demonstrē vārtos? Es esmu priecīgs, protams, bet vēl arī priecīgs es esmu par to, ka ir vēl pie kā pielikt un ir pie kā strādāt. Tā kā ir uz ko skatīties priekš, nav tā, ka tāds kaut kāda stagnācija, kaut kas tāds tiešām arī jūt, ka vārds ar treneru Goranu, un brīdiem 50 gadi paliek. Strādājam kārtīgi, tā kā ir kaut kāds tas gandarījums. No Gorana to uzticību jūt? Protams, jā, viņš labi mēs strādājam ikdienā, es domāju, un kaut kā varbūt, ja sākumā mēs kontaktu, kamēr mēs atradam kontaktu, tā jau vienmēr ir ar visiem vārds ar treneriem, kas man bijuši. Ir īpaši ar tiem, ar ko es tā kā tiešām varu pastrādāt, un ko mēs tiešām tā kā strādājam ar tiem, kamēr atradu kontaktu, varbūt ir kaut kāds konflikts mazāks, bet beigās mēs jau visi gribam vienu to pašu. Tā kā, ja tādi pieauguši cilvēki sanāk kopā, tad var kaut ko labi izdarīt. Ok, paldies. Paldies.